Sveicināti! Šajā video aplūkosim, kā administrēt mājaslapu Tulko.lv. Tad pirmais, kas jums ir jāizdara, tad ir jāiet domēns, pēc domēna seko šķērsvītra, tad seko vp domzīme login.php. Atcerieties šo te adresi, jo, lai ieiet sistēmā, jums vienmēr vajadzēs to izmantot. Ierakstiet e-pastu vai lietotāju vārdu un paroli, kas tika nosūtīta uz jūsu e-pastu. Ja gadījumā paroles nav, lūdzu sazinieties ar mani. Šeit var ieķiksēt un tādā veidā sistēma atcerēsies un visu laiku nevajadzēs ievadīt paroli, pieslēgties. Tiklīdz mēs esam iegājuši sistēmā, mums parādās administrācijas panelis, kur ir dažādas funkcijas, piemēram, pievienot rakstu, pievienot lapu, komentārus administrēt un tā tālāk. Laika gaitā iepazīsimies ar to visu. Papildus logā būtu nepieciešams atvērt starta lapu tādu, kādu to redz parasts lietotājs, un kas tad notiek? Ir izmaiņas, augšā parādīsies tāda navigācijas līnija, kuru redz tikai tad, ja jūs esat iegājuši sistēmā. Parasti lietotājs šo te augšējo līniju neredz. Tad šeit labajā stūrī ir jūsu personīgais kabinets, un jūs varat izmainīt paroli, lietotāju vārdu un tā tālāk. Nākamā lieta, ko es gribu parādīt, šeit ir tāds plus zīmīte. Jūs varat pievienot rakstu, post vai page, vai foto, mēdija, vai audio, piemēram, arī mēdija. Post, tas ir parasts raksts, kuru var sadalīt kategorijās, apakškategorijās, un raksti tie ir tādi, kā lai pasaka, raksti ir weblapas, kuras pievieno parasti bieži. Savukārt page ir statisks lapas. Varbūt ieiesim, lai parādītu uzreiz page. Tad mēs varam pievienot jaunu lapu, kuru nosauksim, piemēram, klientu atsauksmes, un tad šeit teksta logā mēs varam sarakstīt klientu atsauksmi un publicēt. Viss. Tieši tāpatās ar rakstu. Virsraksts, teksts, publicēt. Pieļauju, ka šis panelis jums ir pazīstams, tad var tekstu mainīt. Atgriezīsimies atpakaļ. Uziesim uz starta lapas. Nākamais, ko es gribu parādīt, tie ir dizaina iestādījumi. Tad dizains atrodas šeit, un jums ir jāspiež BTM Options. BTM Options. Diemžēl man ir diezgan slikts internets, tajā brīdī neskapēc. Tad mēs esam iegājuši BTM Options, un tad teit var droši ložņāt, te var skatīties. Te principā neko nevar salauzt. Vienīgais, ko nedrīkst darīt, ir šis te reset, nodzēst pa nulēm. Un šo pogu reset to default, nedrīkst. Kāpēc? Tad pazudīs visas bildes, pazudīs visi iestādījumi. Principā saits weblap jāveido no jauna. Pārējo visu gan šeit var skatīties, pamainīt, saglabāt, pastīties kādas izmaiņas, tad neko salauzt nevar. Tad šeit jūs varat pastīties, kādi ir fonti, izmēri, ja kaut kur nepatīk, var palikt lielāku, mazāku. Šeit ir weblapas krāsas, var paskatīties, kādas tiek izmantots. Bet es varbūt pievērsīšu uzmanību šeit SEO pogai. Tad šeit jums vajag ierakstīt saukli. Es ierakstīšu pagaidām, nokopēšu no kaut kurienes. Tad tulkojumi pieejami no visām Eiropas Savienības valodām. Varbūt uzrakstīt labi tulkojumi par labu cenu, vai kā mēs tur rakstījām. Tad jums ir jāizlem tad vēlreiz dizains, BTM Options, SEO. Un šis rādās Google meklētājā, tad, kad cilvēki meklēs, šeit var pierakstīt atslēgas vārdus. Tulkot uz vācu valodu, piemēram, vai sarakstīt vairākus pēc komata. Un tad arī tas ir svarīgi lai jūs ātri atrastu. Google Remarketing ļoti interesanta programma. Googles piešķir īpašu kodu, kuru var šeit iekopēt. Un tad, ja jūs izveidosiet reklāmas, jums nevajag rādīt visiem pēc kārtas, bet reklāmas varēs rādīt tikai tiem, kas kaut reiz būs apmeklējuši jūsu mājaslapu. Tad, ja viņš šeit ir pabijis jūsu mājaslapā, tad pēc tam lai viņš kaut kur iet uz citiem web resursiem, kaut kur, ja būs reklāma, tad rādīs, ka tagad var tulkot par super labu cenu un tā tālāk. Pieļauju, ka varbūt, ja esat kādreiz meklējuši viesnīcas, tad tā viesnīcas piedāvājums rādās arī citās mājaslapās vai aviobiļiešu. Tad lūk, šis ir tas Google Remarketing.
Google Analytics arī jūs varat pieslēgt, lūdzu reģistrējiet uz savu vārdu un saņemiet statistiku par apmeklējumu, cik ilgi uzturās mājaslapas lietotāji, un tad Google Analytics piešķirs kodu, kur šeit vienkārši vajag iekopēt, pēc tam nospiedīsiet Save Change. Viss. Nākamais aplūkosim starta lapu, jā, tad kā tad tika izveidot starta lapa. Nu, šeit nav parasts teksts, teit ir arī dažādi kodi, ko tas dod. Tas dod jūsu gadījumā, kad ir maz informācijas, lai mājaslapa maksimāli ātri lādētos, un cilvēki varētu navigēt, atrast vajadzīgās lietas, pat ja ir ļoti, ļoti slikts internets. Mūsdienās tas ir svarīgi. Arī Google meklētājs šo momentu ņem vērā, cik lapa ir ātri pielāgot mobilām ierīcēm, un tādā veidā parāda jūs augstāk reitingā pirmajās vietās meklētājā. Tad lūk, aiziesim uz page, un šeit mēs redzam starta lapu. Tad ir nečaļnē, es nosaucu krievu valodā, attiecīgi, un home, tad angliski. Nu, šeit es atstāju vēl vienu lapu, principā viņi nākotnē var izdzēst, ja vajadzēs varbūt kaut kādiem lietotājiem ielogoties, tad tā ir ielogošanās sistēma. Nu, lūk, tad labot starta lapu, mēs varam spiest šeit labot, vai uzreiz šeit augšā ir labot, vienalga. Tad labot. Tad šeit mēs varam ieraudzīt Latvijas karodziņu kā primāro, tas nozīmē, mēs labosim Latvijas versiju. Jā, tad jāpievērš uzmanības, reiz sanāk tā laboju Latvijas, bet beigās ir rādās, ka esmu labojis Krievu. Ja mēs gribam Krievu, tad ir jāspiež uz šīta zīmolīša. Ierasto tekstu mēs šeit neredzam, bet mēs redzam apakšā šādas pievienotas blokus. Viņi ir vairāk, principā tā tad arī ir starta lapa. Šos blokus mēs varam mainīt vietām, ja kaut kas nepatīk, tur augstāk, zemāk. Un tad šeit mēs redzam, ka lielam blokam ir apakš subbloki, mazāka līmeņa bloki, un te mēs redzam imidžu un kodu lauks tulkošana. Tad, ja mēs gribam nomainīt bildi, mēs uzklikšķinām uz edit, un šeit varam izdzēst un augšuplādēt jaunu. Tad mēs redzam šo te bildi. Tad ir lūk šis bloks, un kur ir teksta bloks. Tad šis te teksta bloks. Bet, vienīgais, kas te ir jāņem, te ir drusku kodi. Piemēram, šis kods norāda, cik jābūt lielai atstarpē no augšas. Nekas jau nenotiks, ja viņi izdēsīs. Tad šeit ir virsraksts, kurš ir otrā izmēra. Nav lielākais, bet otrais lielākais. Ieliksim viennieku, būs vēl lielāks, ja ieliksim piecinieku, būs mazāks. Jūs drīkstat mainīt tekstu starp šiem te starp divām tādām pēdiņām. Tūlīt mēģināšu palielināt lapu, lai jūs redzat. Tad pēdiņu uz sanāk labo pusi un te uz kreiso. Un tad viss, kas ir starp, drīkst mainīt, nekas nenotiks. Ja? Tad arī redzam kaut kādu tur atstarpe, kaut kāds kods, atkal pēdiņas un līdz, kamēr atkal satiksim šīs pēdiņas no otras puses, lūk, līdz šitai vietai. Pēdiņu no otras puses. Principā nekas jau nenotiks, ja šito izdzēsīsiet, bet tas ir vairāk dizainam, cik ir jābūt atstarpēm, jā, karogu, reku bilde. Var nomainīt, tas ir links. Lūk tā. Principā ir tā, ka jums ir mājaslapai 2 gadu garantija, un ja, teiksim, kaut kur tur starta lapā vajag ātrumā nomainīt tekstu, tad tas nemaksās neko, atsūtiet droši uz e-pastu, un es vienkārši copy-paste vajadzīgajā vietā, bet, kā jau teicu, neko nevar salauzt, un domājams, jūsu serverim ir arī tā saucamās rezerves kopijas vai backupi, un ja arī kaut kas notika ne tā, kā vajag, tad, var atgriezt 1 dienu atpakaļ, un viss būs ok. Lūk, un ja gribat angļu valodā, tad varat aiziet uz angļu valodu un spiest edit page, un viss. Ko, lai izdodas, ja kaut kādi jautājumi, droši rakstiet vai zvaniet.